Tā. Labdien, dārgie skatītāji! Šodien mums ir garāda intervija ne ar vienu citu kā Andru Grīnvaldu, manu senu draugu un paziņu, tāpēc mēs drīkstam uz to, Andri. Jā, domā, jā. Paldies! Kurš ir kultūras centra izpildirektors, bet vienlaikus arī izbijis sportists, autosportists, vai varbūt vēl joprojām, to mēs šodien uzzināsim. Un arī vienlaikus radio DJs, ideja ģenerators, pasākumu rīkotājs un tā tālāk. Es šodien uzdošu Andrim virkni jautājumus, daži nopietni, daži nenopietni. Man jau liekas, ka ja mēs runājamies ar Andri, tad mums viss būs tādā jautrā mērcē. Jo Andrs, manuprāt, viens no kuldīgas tādiem cilvēkiem, kam ir patiesa humora izjūta un tāda nav daudz. Kaut kur reiz, bet jā. Labi, pirmais jautājums, Andri. Kā tu atceries kādu epizodu no savas bērnības varbūt? Nē, mēs jau darījām iespējami daudz, lai tā bērnība būtu pēc iespējas krāšņāka. Ir daudz visādi interesanti piedzīvojumi bijis, piemēram, kad ir pieteikts rīt fotogrāfs, tad iepriekšējā dienā noteikti ir jāgāžās ar velosipēdu un pie fotografa jāaiziet ar tādu krusteniski pārlīmētu žokli ar leikoplastu, un to tur vēl plēšot nostarīt visādas piedzīvojumus. Un tā ir viss, kas darīts, ir no malkas kravas uznaglots kuģis, kas ir pārsteidzis vecāks, bet kas pēc tam ir maksājis, nedēļu darbu, lai tās naglas viss izvilkt ārā, jo tā tomēr ir malka. Daudz, kas ir darīts tā, lai pašiem nav garlaicīgi. Bet es pareizi atceros tev Paduras pusē bērnību pagājumu. Pilnīgi nekādā sakarā. Ne? Vienkārši es tur divreiz esmu dzīvojis, tajā pagastā joprojām otrajā reizē turpinu tur dzīvot. Bet Padura īstenībā nekāda sakara agrāk nav bijis. Tik daudz vienkārši kā pēc armijas. Es tur pāris gadus nostrādāju pa Bauskas pusi, tur pie radiem. Un tad tā sanāca, ka es gribēju braukt atpakaļ mājās. Un tā kā darbu man te bija gatavi dot praktiski visur, jo man pazina, bet dzīvot ne visur. Un tad beigās tika pie Elmāra Mikala, pie Leikskurzemes izmēģinājuma stacijā, Deksnē, divstāvenē dzīvot. Tad tur arī, jā, tā bija tā pirmā reize. Tagad ir otrā, jau es savā mājā, ko es tur iegādāju pirms jau 20 gadiem, tad tos 20 gadus arī būšu tūlīt otrajā piegājienā nodzīvojis. Skaidrs. Kā tu pats sevi uztver vairāk kā radio DJs, autosportists, komentētājs vai kultūras pasākumu rīkotājs? Kaut kas jau droši vien no tā visi ir tajā, kas man te notiek, jo par bijušiem autosportistiem es nekad nepiekritīšu, tādu nav. Tas ir tāpat kā, es nezinu, vai var tā salīdzināt kā ar alkoholiķi, jā. Viņš jau 20 gadu nedzer, bet viņam būs iespēja un apstākļi. Jā, tad tā autosportā kaut kur jau es ap to grozos lēnā garā. Komentētājs, jā, komentējis esmu daudz, visa kā, arī tā skaitā autosportā, daudz ko motosportā. Ir man arī sekotājs autosportā, līdz ar to, tas jā, par DJ radio diez vai man īsti var saukt, tas es raidīju vadītājs. Jau kā gadsimta ceturks, un pateicoties lielā mērā tev, bet katrā gadījumā, jā, kaut kas no visa tā ir, kā jau izpildirektoram, un tad es kultūras centrā, tas man arī darbs ir, tā pasākuma rīkošana ir gan darbs, gan arī tad, kad vēl tas nebija mans pamatdarbs, tas vienkārši bija man kaut kā iekšā, mēs pat skolas laikā jau rīkojam dažādas pasākumus, es nerunāju gan tik daudz. Paldies! Vai kuldīdznieki var sagaidīt par kādu no šīm 3 lielajām jomām, ko tu minēji tavu grāmatu kādreiz? Zini, par to man ir grūti tā teikt, jo patiesībā viena tādā pustapšanas stadijā man ir, kas vairāk saistīta ar to auto un motosportu, bet tā kā to nodarbju kopumā ir ļoti daudz joprojām, tad tādā lēnā stadijā šobrīd ir. Es ceru, ka kaut kad man tuvāko gadu laikā izdosies pabeigt. Es neesmu arī
gluži tik jau speciālists datorlietās, lai pats viņu uztaisītu grāmatu, bet materiāls ir savākts, fotogrāfijas ir, doma ir. Tiksim līdz tam, ka saliksim visu kopā, tad vajadzētu būt par pārējo. Es esmu domājis, ka par šo un to būtu vērts kaut ko uzrakstīt. Kaut kas jau Kuldīgas grāmatā ir tur, ko es esmu stāstījis. Tagad ir viena sadaļa arī tajā Alises Paduras stāstu grāmatā. Ja. Tie tādi vairāk no dzīves, protams, visi atgadījumi. Bet ir jau daudz lietu, par kurām īstenībā vajadzētu uzrakstīt, jo es saprotu, ka pēc kādiem gadiem 20 vai es varētu nebūt kam par to pastāstīt. Varbūt, ka tas kādam kaut kādu nodara, varbūt, ka neviens mūžiem to negribēs lasīt, kas to zina. Tā. Paldies. Tagad tāds netradicionāls jautājums. Kādreiz tev bija tāds moto, dzīves princips, vienmēr braukt ar atļauto braukšanas ātrumu. Vai tas tev joprojām darbojās? Principā jā, un lai cik dīvaini tas nebūtu, bet tad, kad es vēl biju tā teikt aktīvais autosportists un braucu rallijā, tad tieši rallijs bija tas, kas man iemācīja ievērot satiksmes noteikumus un īpaši respektēt ātruma ierobežojumus un stopzīmi saucamā. Jo tajā laikā vēl nebija par katru nieku rallijā jāmaksā kaut kāda zvērīga naudas sodi, un tad par tiem pārkāpumiem, ja tos tev tiesneši piefiksēja, jo ceļu pārbraucienos jau tev noteikumi ir tādi paši kā visiem. Tad par tiem pārkāpumiem vienkārši pieskaitīja klāt sodu laiku pie taviem rezultātiem ātruma posmos, un tur varēja braukt tā kā Šumahera Mazdās, tu neko nevarēja parādīt, ja tev tas viss pazūd tajos laika sodos. Un tad bija es tā joprojām turpinu braukt. Protams, neliekuļoši tās pieļaujamās pārsniegšanas robežās ātrums, ja, jo, ja tu brauc stipri lēnāk vai pārējiem, tad vienkārši maisies pa kājām. Bet, es tiešām varētu teikt, ka es ievēroju noteikumus. Paldies. Kurš bija tavs pirmais auto? Pirmais auto, tur bija vesels stāsts, ko arī būtu vērts uzrakstīt, pateikt kaut ko. Bet man pats pirmais auto bija Iževskas rūpnīcā ražotais Moskvič 412, kur es nopirku vienkārši drausmīgā stāvoklī. Es nezinu, varbūt kaut kāds pilnīgi aptracis auto kolekcionārs būtu spējīgs kaut ko tādu pirkt, nevis tāpēc, lai nolikt izstādē, bet pats, lai to brauktu. Bet tajā laikā tādi apstākļi bija, Žigulim naudu nebija. No diviem taisīt vienu arī kaut kā nesanāca, un bija iespēja pie tā Moskviča tikt, es viņu 3 gadus būvēju. Pēc 3 gadiem es pat biju Ukrainā ar to Moskviču, un vēl kaut kur mēs kāds 3 gadus nobraukājām, piemēram, man to nopirkt. Bet tas iesākums bija fantastisks, es aizbraucu mašīnu reģistrēt, Smilšu ielā, kur tā nelielā mājiņa ir pretī bijušajā bērnu pasaulē. Tur bija autoinspekcija, un tur bija sadzīves tehnikas, un tā mašīna stāvēja. Un nāca autoinspekcijas priekšnieks, toreizējais. Viņš jau pa gabalu ieraudzīja to Moskviču, jau smējās pilnā balstīs. Kas ir? Tik šausmīgi izskatās. Viņš teica, nē, es vienkārši to mašīnu ļoti labi pazīstu. Jo tas dzērājs, viņš ir entās reizes no manas mutes dzērumā ar to mašīnu. Un parasti tas beidzās ar to, ka viņš kaut kur pārlido pāri grāvim un aizbrauc pārām lauku projām, un man paliek tur buferis vai izpūtējs vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tur bija interesanti. Bet, jaunībā vajadzēs padabu gatavu. Motoru es personīgi saliku savām rokām kūtī uz galvu, bulvus bakstīju mugurā ar degunu, lai dod ēst, un viena lampiņa tāda, mūšu iezīmēt man ir uz galvas, tur bez viņu saliku. 3 gadu nobrauc, viss gāja ideāli. Paldies! Vai lielais autotracis Kuldīgā bija tavs pirmais tāds pasākums Kuldīgā? Nē, pirmais nebija. Lielākais var būt savā ziņā, bet pirmais nē. Jo pirms tam jau es te rīkoju tādas amatieru braucienus ar savām personīgajām mašīnām, pārvērtā, tur bija tā trasīta uztaisīta estrādē. Un vēl tur veiklības braucieni bija pat pilsētas robežās. Tad, kā es pareizi atceros, tad vispār tā ideja bija tā vējā, ka tādu vajag rīkot. Bet godīgi sakot, man pašam tā kā bišķi žēl, ka tā pasākuma vairs nav. Un praktiski,
varbūt ne gluži katru gadu, bet katru otro gadu man tiešām kāds paprasa, varbūt Igaunijā tu pazīstam ir, tiecies, jums vairs nav, es nav. Bet jā, tas bija iespaidīgs pasākums, tas man pašam patika. Tā kā, Jā, kopīgā. Mums arī ļoti daudz idejas ir radušās kopīgi sinerģijā, kad saka sinerģijā. Vai tev ir sekotāji, tu jau laikam minēji, ka tev puika arī nodarbojās ar sportu un tam līdzīgi priekstēvām, ka dēls arī tur. Jā, jo es vienmēr esmu teicis, ka šis nav gluži lēts izklaides veids, varētu pat teikt, ka ļoti nav lēts, bet nav tas sliktākais, tāpēc tam laika muļķībām te jādomā, kā to dzelzi saskrūvēt un kā ar viņu vēl pabraukt pēc tam. Viņš jau man ir pārspējis visās iespējamās veidos. Viņš ir nobraucis 11 gadus Latvijas čempionātā, tā man liekas 2 vai 3 sacīgas tikai nenobrauc autokrosā. Un viņš brauc zelta mopēda motokrosā un tagad arī amatieru rallijos brauc. Tur vispār to nevar salīdzināt, bet, protams, ka man par to ir prieks. Un labi, ka cilvēks ir piepildījis savu dzīves sapni, jo tad, kad viņš man pirmo reizi tādu neatceros, cik viņam bija 7 vai cik viņam bija 6. Viņš gulēja uz plikas bleķa grīdas, man gazdīgā braucot no salas puses no autokrosa, aizmīg uz vecā vārmas ceļu uz tādu drausmīgā kratekļa. Un tagad viņš kuldīgā te pamodās, viņš teica, tagad es zinu, kas es būšu, kad es izaugšu, es būšu gončiks. Tā arī ir, jā. Ļoti labi. Viņš gan nav vienīgais, es esmu te vēl vienu otru ievilcis, kur piemēram, es to uzskatu vispār kaut kā, nevarbūt mani sasniegt un drīzāk viņi, ka cilvēki braukājot ar mums un mekāniku lomu varbūt vienkārši kā līdzjutēji. Paši ieinteresējas par to braukšanu un spēja par dzeršanu atmest dēļ tās braukšanas. Un tas jau ir kaut kas, ja man ar to nekad nav bijis problēma. Bet ir. Paldies. Nākamais jautājums par radio raidījumu rīkotāju. Mēs jau kopā kādreiz, tā kā tu jau teici, darbojāmies Radio Skala un pēc tam Kurzemes radio. Bet Kurzemes radio, tas gan bija tev tā ideja par radio raidījumu Radio laiks. Kā radās Radio laiks ideja kopumā? Autolaiks jau bija Skalā. Autolaiks jau bija Skalā. Man ir pirmais tas uzmetums vēl jau kājā mājās. Es pat atceros pirmā konkursa jautājumu. Tas bija tur, jā. Tāds jau principā tas saturs būtībā ir palicis tas pats, tur tie sižetiņi, tur tās melnās bērts jociņi un viss pārējais. Jā, tas jau no Skalas ir. Vienkārši toreiz tur bija tā, ka Kurzemes radio gribēja augt, un viņi teica, ka viņiem tādu raidījumu vajag, un saka, uz priekšu, tā arī aizgāja kaut kā, jā. Man liekas, ka gadsimts ceturksnis varētu būt, tas izklausās šausmīgi, bet labi. Tu minēji, ka tu atceries par pirmo jautājumu. Kas bija pirmais konkurss jautājums? Pirmais jautājums bija saistīts ar Yamaha zīmolu. Vairāk viņš, protams, asociējās ar motocikliem cilvēkiem, bet patiesībā, ņemot vērā to emblēmu, kur tie 3 kamertoņi, tad ļoti liela loma tur arī mūzikai, kā zināms, instrumentu ražošanai. Bet jautājums bija arī tāds, ka kāda saistība Yamahai ar buldozeriem ir. Tur tāda doma spēle, bet īstenībā tā bija viens no ģitāru paveidiem. Neatceros precīzi, bet man liekas, tā bija basēm, kuras nosaukums bija Yamaha buldozeri. Tas arī bija tas, jā. Skaidrs. Tev vienmēr ir bijis auto laikā smagais roks. Kur ir tava mīļākā smagā roka grupa? Zini, kā ir ar to smago roku. Nav jau tā, ka tikai smagais roks. Visādi veidi jau man mūzika patīk. Teiksim, arī rock'n'rolls, tas klasiskais, kaut kāds rockabilly, kaut kas tur no kantī, tāds žiperīgāks. Visam ir sava vieta kādreiz, un tā nemaz nav. Man tur arī tāda diezgan secība ir izstrādāt, ka es sāku no kaut kāda rock'n'rolling, lai iesildītos. Tad tur uz raidījumu video pirms konkursa tur nāk kaut kas tāds kārtīgi smagāks. Tad uz beigām varbūt ieliek kādu blūzu vai kaut ko tādu, lai dažādi ar mūzika ir. Bet es mēdzu arī paeksperimentēt. Visu es tur nelieku.
jo tāds atklāts popa fans es neesmu. Protams, ka tas vairāk vai mazāk ir saistīts ar roku, bet ir arī kaut kāda elektronika, kaut kas tāds negaidīts, ko es atrodu, kas man pašam iepatīkās. Tā kā jā, par grupām runājot, es nezinu, es laikam īsti tā nevaru to, teiksim, man patīk, jā, Metallicā spēlē viss kārtībā, bet, ne viss, ko viņi spēlē, jā, kā jau kurai grupai. Līdz ar to es saprotu, tas šovs grandiozais un vispārējais, jā, bet īstenībā, man nav tā, ka es tur varētu 2 stundas tur pūlī tur mīcīties dēļ vienas grupas. Man patīk mainīt. Dvīnīts es esmu pēc horoskopa zīmes, līdz ar to tas skaidrs, ka visam jāmainās pa brīdim. Tā arī tā ir muzikā. Bet patīk man, ka tā kārtīgi ieguļ. Nākušais par Dulu Maigabolu. Kā radās Dulā Maigabolu? Visādi veidi sacensības jau bija rīkots savā laikā. Ar amatieru ralliju tur arī visu laiku ir tā doma, ka kaut ko vajadzētu. Bet par ralliju tas tur sarežģīti, dārgi, drošības, visādas tādas lietas. Tad kaut kā bija tā doma, ka vajadzētu uztaisīt ar privātām mašīnām, ka nekādu baigos ieguldījumus liels nevajag. Tā kā ceļojumi, lai turismu ralli varētu teikt, kur nav nekur baigi jāsteidzās, kur tev nav nekāda ātruma jāuzrāda liela, bet tev ir jāatrod pēc reālas ralli leģendas, jāatrod kaut kāds savu absolūti nezināms kontrolpunkts, kurā tu redzi varbūt kaut ko tādu, par ko tu nezini, ka tur tas ir. Vai varbūt ikdienā vienkārši pabrauc garam, nekad neesi iegājis iekšā. Jo patiesībā jau no Kurzemē tik daudz visādi interesanti lietu un vietu, jā, es domāju, ka vēl joprojām ir milz potenciāls šāda veida izklaidēm, bet te bija tā doma tāda, ka tu tomēr nevis tikai baigā ātrumā skrien un fotografē, bet tu reāli, vai veic kaut kādu uzdevumu dīvaini, vai tu ieej tajā telpā un apsties un teikt, wow, bez Maigabols, es te nekad mūžā nebūtu zinājis, ka tiek tik smuki, jā. Tāda bija tā ideja. Un pats tas nosaukums un tā darīšana, mēs sēdējām kaut kādā sanākšanā, kas bija domāt kultūras darbiniekiem. Un tur viens no uzdevumiem bija tādas komandas darīšanas, tur bija jāizgudro visādi pasākumi, jauni potenciāli kādi varētu būt. Jā. Viens no tiem pasākumiem, kas visus sajūsmināja, bet no kā visu momentā nobijās un pateica, ka nē, bija, piemēram, tur, vairāk jau tā kā Krievu, bet, tomēr, Krievu, Baltkrievu, visi šitie, kas mums tuvu dzīvojošie ir, mūzikas festivāls ar nosaukumu Bajan Blin. Jo tāpēc, pavasarī ir uz pavasara pusi ir tā pankūka diena, ja, un tas Bajans ir tas instruments, kas tur piederās. Labi, tā ir laikā, ka to vispār jau viss bija kārtībā, bet norāsties vienkārši tāpēc, ka tāds viņš nekad nav taisīts. Bez žēl. Un tad arī viena no tām idejām bija, ka vajag taisīt tādu turismu ralliju. Tad bija jāgudro kaut kādu nosaukumu, un mēs ko runājam tur savā starpā. Maijā bija domāts, kaut gan Maigabola nav gluži tikai maija kukaiņas, bet jā, tad tādi izcepās tā Dulā Maigabola. Tā arī palika, tāpēc pita, ka Dula skrēja tur visu Kurzem. Patik jau pašam. Paldies, jā. Tad ejam uz tiem oriģinālākiem un uz tiem leģendārākiem. To gan mēs kopīgi radījām Alekšupes karnevāls un Zelta ikars. Lūdzu, pastāsti skatītājiem, kāds radās toreiz? Kad bija tie pirmie Zelta ikari, es atceros, kā viņš radās, tāpēc, ka tu no kaut kurienes atrada to ideju, ka tu biji kaut kur redzējis, ka Zviedri, man liekas, vai kas tie tādi, bija kaut kāds gumijas pīles, vai pat kaut kādu kanālu. Jā, Zviedri, jā. Jā, un tad no tā arī aizgan, kur tur mēs sliktāk par kaut kādiem Zviedriem. Zviedri nozāk pulksteni, tad vismaz mēs uztaisīs tādu pasākumu pēc viņiem. Tā tur arī sāk tos ikars laist, jā, tas plasmas bumbiņas. Tā neviens līdz tam Latvijā tā kā izdarījis nebija. Atšķirībā no tiem Zviedriem, kur es saprotu, ka tikai pirmā pīlīte atnes kaut lielu balvu, bet tomēr mums bija 100 balvas, ja, tad bija lielā, tad bija 10 tāds nopietnāks, un pārējās bija, saimniecībā noderīgs, brīžiem smieklīgs, bet cilvēkam jau tas tikai interesanti.
Nu tā tas ikrs radās. Nu, jā, jo skatītājiem jāatgādina, ka pēc būtības jau tie bija 90. grūtie, smagie, kad nebija naudas. Un patiesībā tas bija veids, kā varbūt ar loterijas palīdzību kaut kādu svētkiem kapēju sameklēt. Nu, jā, tas bija, protams, viens no aspektiem, bet principā šai ziņā mēs tā kā atkal strauji esam pietuvušies atpakaļ 90. kā tāda nebija naudas kultūrē, tagad nav. Bet, tā bija tāda ordināla ideja, man pašam patika, cilvēkiem arī ļoti patika, jo tas bija kaut kas jauns, raips un neredzēts. Bija iespēja, kas vienmēr pievilina publiku, ka tu vari kaut ko vinēt ar nelielu ieguldījumu. Es neatceros, man liekas, sākumā nebija kaut 50 kāpēc centi tikai. Pēc tam aizgāja tur uz latu un tā, bet rēķini, ja tu viens ieguldi savu latu, zinot, ka tu ieguldi tos pilsētas svētkos, ja, tas, varbūt neliels ieguldījums, bet tad, kad visi tie tūkstoši, kas tur tos ikrus nopērk, tad jau saprot, ka tu esi kaut ko svētkiem izdarījis labu. Un tad, protams, ka tikpat dūls bija Alekšupītes skrējiens, un savukārt Alekšupītes karnevāls izaug no skrējiena ārā. Jo skrējiens mēs jau to uzreiz nodefinējam, ka tas ir ekstrēms pasākums, uz to jārēķinās, un atraiet tiešām bija diezgan daudz darba pēc tā. Un tad, man liekas, ka tas bija Ivars Eglīts, kurš ar savu kolēģi no Slimnīcas, viņi bija saģērbušies tādu kapteiņu formā un vēl kaut kādā tur. Un tad viņi nāca ar diplomātu koferīti. Viņi teica, viņi nekur neskries, viņi vienkārši nāca tāpat lejā. Un tad kaut kā mums radās tā ideja, ka tas smuki izskatījās. Galvenais, ka tu nav jātraumējās, tā esam augšā. Un tas man vienbrīd šķiet, ka tais bija labāk nekā vēl skrējiens. Kaut gan uz skrējienu tālāk ir viesi, kas mums ir bijuši. Bija 2 amerikāņu studenti, viens no Čikāgas, otrs no Bostonas, ja nemaldos, kuri pa Latviju ceļoja tajā laikā tieši vasarā. Un viņi bija padzirdējuši, ka tur tāds ir, ka mēs nevarēsim nomirt, kamēr mēs nebūsim piedalīties. Es esmu skrienēt prātīgi, lai tas nenotiek šeit. Jā, bieži jau ik pa laikam kaut kādi turisti no Latvijas, kas ir savām acīm kādreiz redzējuši, jautā, vai vēl ir vai nav, bet nav vairāk. Nav arī lielie pilsētas svētki. Varbūt drusciņi tu vari pastāstīt par to, jo tas gan bija fakts, ka pilsētas svētki, ko sākām kādreiz rīkot, bija pirmie kursemēji, ja nemaldos, vai vispār vēl lielākā? Es domāju, ka vieni no pirmiem Latvijā varētu būt, vai paši pirmie, es tur tā statistika neesmu nodarbojies, bet katrā ziņā jā, un otra lieta bija tas, ka no tā, kāda viņa bija sākumā, kad 15 minūtes pirms parāds gājienu vēl domāju, ko vilks mugurā, kā to visu savāks kopā. Kaut gan arī tas bija savā ziņā interesanti. Tad beigās jau tie bija izauguši līdz tam, kas atbild tam zīmolam. Dzīves kultīgā, tad bija 4 dienas. Un tiešām, es domāju, ka te pilnīgi jebkurš varēja atrast kaut ko sev. Kā tur tie romieši savā laikā teica, ka tie laiki mainās un viss mainās tiem līdz. Tagad esam nonākuši pilnīgi citā situācijā. Bet, dzīves, jā, savā laikā tas bija mega pasākums. Tur pat cilvēki Rīgā speciāli atvainājums ņēma uz to laiku, jo zināja, ka te būs. Un kā pēc tam radās no dzīrēm arī pārējie 3 pasākumi, jo tika nolēmts, ka būs 4 lielie sezonu pasākumi. Varbūt varat drusciņi pastāstīt arī par Lido zivīm un citiem Jēkabu gada tirgu un Ziemassvētku brīnumu. Kā tie radās? Zin kā ar tiem Ziemassvētku brīnumiem, es tagad precīzais neatceros tos gadus, bet es piedalījos vēl tādā Ziemassvētku precīzu salidojumā savulaik, ko kultūras nams rīkoja. Un man šķiet, ka tur stipri, var būt, ka tas Ziemassvētku precīzu salidojums pat ir vecāks. Es nezinu, tur jāpēc interviju direktorija, viņai ir tāda arhīva, kā nevienam, ja, kur visi ir nofiksēti, tur pat es esmu fotogrāfijā. Un tad bija skaidrs, ka tas ziema, tas ir viens, jā, teiksim, vasarā pilsētas svētki vai vēlāk dzīves, bet tad loģiski būtu tikai, ka tos 2 atlikušajos gadu laikos kaut kas vēl būtu. Tad īsti vairs gan neatceros, no kā tieši tā ideja parādījās, bet tā kā mēs runājam par to, ka mums tā unikālā parādība ir, ka tās
Vimbus tur lec uz to nārstu, jā, ejot. Nu, tad nolēma, ka taisīs arī tās zīves, un pirmajās lido zīves, ja es tagad pareizi atceros, tiešām tās bija pirmās. Tad tagad uz skatuves atgriezies RAP, bija centrālais pasākums, jo viņiem bija Tiltgalā uzbūvēta speciāla skatuve, un viss notika. Viņa tajā laikā bija pirmajā slavas zenītājs, viņam novēl arī otru. Un tad vēlāk tas jaunākais šobrīd pasākums pievienojas Hercoga Jēkaba gaddirgs, kur es domāju, ka arī jau tā vaina ir, ka tāds vispār ir. Jo par to Jēkabu tur daudz tika runāts un darīts. Tā tas aizgāja. No sākuma viņš bija Rāds laukumā, pēc tam sapratām, ka tomēr ir varbūt labāk vieta vēl par to rīkot, dažādi iemesli dēļ. Ir arī viens ļoti praktiski, kā lai tu nosauc, fiksējošs pasākums, kas arī radās mums trietā ar tevi un Intu, kas bija nekas cits kā Ventas, rumbas, mērīšanas akcija, kas vēl bija vulkānam dzīvam esot, kad mēs ar tevi stādījām tās 250 meitenes, darbinieces. Es neatceros, cik viņas tur bija, bet katrā ziņā man liekas, ka ļoti daudz. Ļoti daudz, jā. Tur tas bija tas viens no klasiskiem tādiem piemēriem, kad tu no sākuma esi iecerējis kaut ko baisi tehnoloģiski iespaidīgu. Tajā brīdī, kad tu visi salic uz papīra, tu saproti, ka nekā no tā tu nevar nopirkt, un tad tu sāc domāt pilnīgi kaut ko citu. Bet tur bija laba ideja apakšā, tur bija tā ideja, kā Līzjāns, izmērīja, ka mums ir tā platākā ūdenskrituma līnija Eiropā. Tad nācās kaut ko domāt, un tad tas beigās notika tādā ļoti vienkāršā veidā, bet gan iespaidīgi tai tumsā. Daļu vienalga no tā šovu mums rumbu nozag, jo izrādījās, ka nekāda apskaņošana nav spējīga tik galā ar to rumbas krācienu. Līdz ar to tur kaut kāds runas un tādas lietas pazud. Bet iespaidīgi bija, ka tās dāmas ar tām lāpām gāja pār rumbai mērīt, un beigās tad iedekās tie lielie cipari. 249, jā. Plus. 249 plus, iespaidāt. Jā. Paldies. Vai tev ir kaut kāds viens no visos, protams, šajos svētkos iepriekš minētos bija dažādi šova elementi, vai tev ir kaut kāds viens, kas tev vismīļākais ir bijis? Nezinu, tur, piemēram, man ļoti kādreiz patika dziedošās strūklakas, tad man ļoti patika dažādas instalācijas. Vienu gadu bija pat burinieka kuģa, tāds Hercoga Jēkaba mega makets tur. Vai tev ir kaut kāds šova elements no visiem tiem svētkiem iepriekš minētiem, kas tev pašam? Te svētki un te pasākumi, kas viņš pats rīko, viņi tur tā kā bērni, tev viss patīk, Bet, ja tu tā saki, tad no atklāšanām es teiktu, ka kuģis tas man likās tāds. Pirmkārt, tāpēc, ka tas arī bija praktiski uztaisīts no Dūlas galvas entuziasmu dēļiem un pāris striķiem. Tad tas viss pārējais, ja tu tik saveidots salīdzinoši vienkārši, bet ļoti efektīvs pasākums iznāca beigās. Daudz, kas jau ir bijis tāds interesants, kas tiešām, bet tur jau jāsaliek tā pēc kārtas un jāskatās cauri, un jau, ko es vēlreiz atgādinu, tāds arhīvs ir tikai internets, tur ir viss līdz pēdējiem iekšā. Skaidrs, ka taisot dažādas netradicionālas pasākums ir bijuši daudz jautrības, bet vai tev ir kaut kāds arī viens tāds pašam simpātiskākais, jautrākais atgadījums kaut kādu, aktivitāšu laikā? Tā man ir grūti uzreiz pateikt, bet tie gadījumi jau paši atrod mani, jo tagad pat lido zivs Kuldīgā, tad aprīlī, un Paduras meitenes keramikas atraduši tos savus podus un visu to pārējās izstrādājumus un liek tur uz galvu, bet tas vēl tāds agres rīts, mēs tur esam viņas, es un vēl tur kādi pāris cilvēki. Es tur kaut kurēs pagājis tālāk nost, un viņš reiz kliedz, Ādri, nāk šur palīgā. Kas tur ir noticis? Es uzskrien augšā. Čūska nokrīt uz telts. Es kā čūska nokrīt uz telts, un kaut kāds putnis lidojas pāri,
un kaut kas ir ietiecies tajā teltī, un viņš skatās, zem telts ir čūs kā pakšā. Es saku, gadīties var viss kaut kas, bet, es pats ar to telti skatos nēģis. Izrādās vārni, vārni ir, tāpēc nēģi rumbā, un, laikam, es tieku savējiem uz mājām, un pa ceļam sapratu, ka nevar noturēt, jo tas jau var mēģināt izrauties. Un tad tas nēģis vienkārši, bet viņi jau nesaprata, man saka, tā ir čūs. Un tā vārna, tā vēl kā 3 lokus pēc tam vai 4 metri, un meklē, ka tas nēģis palika, tāda brokas, aizgājas uzumā, bet tu šito domā, mums neizdomās. Tā tas gadās, jau ir visāds tādi brīnumi bijuši. Sākot no pozitīviem, beidzot netik pozitīviem, kad tu saproti, ka nebūs, tāpēc, ka viņš kaut ko sadomājies, tas cilvēks ir gudrais vakar vēl runājis, un tev sāk viss krist caur pirkstiem, tas pasākums, tu domā, vai tiešām tur galīgi nekas nebūtu. Visādīgi ir gājis. Vēl tev bija dažādās jomās Guinnessa rekordi. Piemēram, nav jau apstiprināts, man neviens nav. Labi, bet mēs zinām, ka, piemēram, velo zvaniņš, velosipēda lielākais zvans, cik viņš tur bija toreiz? Iespējams bija gan, jā. Metrs reiz metrs. Oi, nē, pats tas zvans, jā, bet tur vēl viss tas apkārt, kas viņam bija. Bet, domāju, tāda normāla cilvēka augumā bija. Un pat skanēja. Bet, tas jau bija saistīts ar to velodienu vairāk. Un, ja tu tagad atceries, tad pašos pirmos pilsētas svētkos, jā, tad mums arī bija mēģinājums Guinness rekordu uzstādīt. Un tas bija mēģinājums salikt vulkāna ķebļus pēc iespējas augstākā tornī. Es kaut kur biju izpētījis, ka tāda īsti nav nevienam rekordu, un to laiku vulkāns vēl ražoja tos apaļos ķebļus. Ja es nemaldos, tad tā bija tā taburēta Jurijas. Jā, un tad mēs tās dabujām lielā skaitā, un tev uz laukumu salikām tajā tornī, bet nebija jau neviens, kas apstiprina to rekordu, tās viss palika, bet, katrā ziņā diez vai kāds dūlēt vēl kaut ko līdzīgi darīs. Cik tas tie ķebļi bija? Es taču neatceros. Es tikai atceros to, ka jā, tā varēja būt, ja ne pēdējā, tad priekšpēdējā reize, kad es kuldīgā kustoši redzēju to saucamo stāri, kas vulkānā bija transportie, kas starp tiem augstajiem riteņu portāliem vadāja tos finierus un tam līdzīgas lietas. Jā. Tur redz kāds interesants detaļas. Brauca gājienā mums. Portāla auto, tā viņa oficiāli sauc. Jā, paldies. Vēl taču bija olkari, vēl bija alus dzeršanas sacensības. Kāpēc beidzās alus dzeršanas sacensības? Alus dzeršanas sacensības jau no sākuma man pat tā ideja patīk, un vispār visiem patīk, neskatoties uz dažādiem incidentiem. Bet beidzās tādēļ, ka sāk nākt tie, kam tas alus bija vajadzīgs tikai, lai pieliktu punktu dienai. Ja? Un tas, vienkārši es tad neiederējās, jo no sākuma tur bija viss tā tiešām pa smalku, tu šalders bija fonā, un tur bija speciāli krekli gan vadītājiem, gan dalībniekiem un balvas labas. Tur bija vairākas disciplīnas, kurās bija ne tikai uz ātrumu alus pudeli jāizdzer, ko nemaldos, tad vēžā jau varas 9 sekundēs realizēja. Es jau tur diezgan neticami izklausās puslitriem. Un tad bija skaistuma dzeršana, kur bija tā pudelīte jāizdzer, neturot to rokām. Kā tu to dari, tā bija pašdarīšana. Tad bija konkurss, kur bija maskētās glāzēs, saliet ļāli un bija jānosaka, kas tas ir par ālu, kādu šķīrni. Vēl un daudz un dzeršana tur bija, vēl tur visāds iedrības bija. Tā kā, kamēr viss bija izolēti, tikmēr bija labi, bet tad, kad sāk nākt tie saucamie saules brāļi un māsas, tad arī beidzās tādēļ. Un olkari? Olkari jau bija arī pašā sākumā. Rekords kaut kādas. Rekords tagad ir pār 40 metriem, precīzi es vairs no galvas neatceros, bet jā, tas ir vairāk kā 40-42, ja es pareizi atceros. Pēdējā reize tā mešana notika pie vieglatlētikas manēžas tur priekšā, un tad arī tur rekordu uzstādīja. Un jā, tu tur pašā sākumā jau met tepat uz ielas. Un tad jau tur lielākā sajūsma bija tad, kad tās olas lidoja kaut kur virs publikas un šķīd ārā, bet to ideja arī tur no kaut kādiem dāņiem vai no kuriem jāatcerās. Tāda ilga laika bija mūsu firma ziņa. Es nezinu, vai tu tagad vairs to atminies, bet mēs savā laikā mēģinājām patentēt šo pasākumu. Jā, to es neatceros. Bet tā kā mums paprasīja
Šots es tagad neatceros, bet man liekas, ka 5000 platos par to, lai par to patentu izņemtu uz viņu šeit Latvijā. Tad sapratām, ka nē, labāk par to naudu olas nopirkt. Bet arī tas arī bija pasākums, uz ko man ik pa gadam vēl paprast kāds, tā nebūs. Tur ir tas cilvēki, kas ir izauguši tās olas metos, kas bija baikais un straikais, un šitādi iesāk, tur, nezinu, cik viņiem tur 6 gadi, vai pat ne mazāk, man liekas, ka bija. Un tad viņi, tagad vēl viņš šādi un tad satiek. Paldies! Kāds ir bijuši vislielākās grūtības rīkojot šos te pasākumus? Agrāk, varbūt tagad? Viens no jautrākajām grūtībām neapšaubām bija tad, kad bija jāsaliek tirgus, ar ko mēs arī nodarbojāmies. Liepājas ielā bija jāsaliek tirgus. Otrā dienā pēc balvas, kas beidzās 2-3 naktī, un tas tirgus jau bija jāsāk, kā mēs sakām, stelēt 6 no rīta. Līdz ar to tu tur jau tā nebija gulējis, un tur vēl visādas lietas, un katrs tur cīnījās par kaut kādām savām tiesībām. Viņi iedomātajām un līdz tur, kur nedrīkst ar savu to teltu. Un tas bija diezgan šausmīgs pasākums. Vēl jau vairāk, tad bija jāpaspēja savākt tā ielu līdz tam brīdim, kad tos 6 sāk likt to tirgu. Jo tā naktdzīve jau tur, kur kā bija iet, tā viss arī bija palicis klājienā. Un es slēpšu pāris reizes zobu atrasti netālu no Klandēkas un vēl visādi piedzīvojumi. Tas bija tāds diezgan šausmīgs pasākums, tur bija laimīgs, ka es tiku no tālā. Bet, ir daudz, kas bijis. Kad tu saproti pēkšņi, ka tev kaut kas nav. Viens no trakākajiem numuriem bija, ka bija jāsaliek gājiens, un tas tūlīt jāpalaiž. Un visi jau tur tā uzbudinājušies, ka tūlīt ies, zinu, ka 9 es precīzi laižu. Un es piezvanu uz estrādu, vai var laist, un viņi man pasaka, nē. Es saku, kas tad ir? Nav mākslinieki atbraukuši tie, kam jāuzstājās, bija toreiz Āfrikāņi pasūtīti tāda bungām. Un izrādās, ka tie tur salaiduši grīstē pilnīgi visu, ko var, un viņi vispār nebūs. Un to vietā traucās no savas kaut kādas citas Latvijas vietas, citi, kur kaut ko līdzīgi dara, bet viņi, protams, nav Āfrikāņi orģināli. Un tagad tas gājiens tur tik jau, kamēr viņi būs klāt, un būs gatavi tur uzstāties. Es pat neatceros īsti, kā tas man izdevās, bet ir bijuši traki gājieni. Man vienreiz viss gājiens jau salikts, un es tikai izskrienu no pārbaudīt. Tur no tilta gala līdz muzeja vārtiem. Vai visi ir savās vietās, vai viņus var sagaidīt tur estrādē. Tajā brīdī, kad es esmu pie muzeja vārtiem, tas gājiens vienkārši apriežās otru pusi un sāk lēnām iet prom. Un es viņam stājos priekšā un kur jūs ejat, kas notiek? Un tad pēc tam būs zināt, kas notiek. Tukuma fotogrāfs ir sarunājis 2 meitenes, kuras viņš plikas bildē uz rundas. Un viens tur kaut kur galā ir to ieraudzījis, un tagad jāiet skatīties. Gājis tur viņš pēc tam apgriez un aizdzina uz otru pusi, bet man tā bilda mājās ir. Es viņu pēc tam dabūju. Šis arī bija piedzīvojumi. Tev jau faktiski katrs stāsts ir kā milzīga anekdote, bet vai tev ir kaut kā miljona anekdote? Tas ir mīļākās, jā, varbūt pāris man ir tādas, ko es, bet tās ir garas, viņas ir tādas filozofiski satura, ātri nevar izstāstīt, bet man ir bijuši gadījumi, kad es vēl sportā strādāju savā laikā pa direktoru, tad mēs bijām 3. Latvijas sporta kongresā, ļoti nopietniem visādiem tur cilvēkiem, tajā brīdī aizsardzības ministrs tribīnē stāst par to, cik briesmīga situācija ir jauniem saucamiem, ka visi šķīvi, slimi un greizi. Un mans uz lapiņas apkārt palaistās anekdotas iespējā 2 rindas raugt zem soliem, vienkārši, viņi tur ir histērijā, jo viņi saprot, ka vajadzētu skaļi rēkt, bet to nedrīkst. Un tur tā ir gājis, jā. Man patīk, kad kaut kāda jautrība dzīvē ir. Bet tās, jā, kas man paši mīļākās, tās parasti ir tādas, ka tur tas gals ir jāsagaida, un tikai tad tu saproti, kur tur tās sāls ir. Bet tās ir tādas ļoti filozofiskas par to, ko cilvēks pats par sev nezina. Jā, tad tas beigas ir tāds pārsteidzošs. Paldies! Bet tu arī kāds pasākums, kurš tu joprojām gaida saulīti, ka tu viņu kādreiz tomēr izveidosi padomā? Ir daži tādi, kur vēl, kā saka, gaisā karājās. Es domāju, ka ne tikai daži, tur varētu būt kaut kāda
Nu, viena A4 lapa vienā pusē ir pilnīgi noteikti tādā, manā rokrakstā, kas, kā zināms, aptuveni ir līdzīgs datorrakstam, jā. Jā, ir daži tādi, ko es nožēloju, ka tad, kad bija laiks viņus taisīt, tad kaut kādu iemeslu dēļ neuztaisīja. Tos vairs atpakaļ nav iespējams atgriezt, bet ir daudz visādas lietas, ko vēl gribētos izdarīt, jā. Varbūt, ka izdarīs arī. Bet, redzam, man ir tā, ka es ļoti cenšos, varbūt man kādreiz dzīvē neiznāk, bet es tiešām ļoti cenšos turēt vārdu. Un ja es esmu pateicis, ka es to uztaisīšu, tad vairs nav variantu, tad jāiet un jātājas vienalga kā. Bet, ja es īsti nezinu, tad es labāk pasaku varbūt. ir dažas vēl ir lietas, ko es tiešām gribētu. Viena no lietām, par ko man ir reāli žēl, kas neaizgāja, bet arī diez vai viņi bija reāli tajā laikā, jo dzīves bija liels pasākums. Jā, tur arī vajadzēja vasaru, un teorētiski tas pat varēja aizņemt nedēļu. Bija tāds dažādi hobiju pasākums, jā, kas būtu izvērties tiešām tur. Man ir tā lieta, ka es esmu vizuāls, es redzu. Jā, citam varbūt grūti to saprast, bet es viņu redzu. Tas varētu būt bijis labi, jā. Kultūra tāpat kā visas nozares piedzīvo, sauksim tā, diezgan sarežģītus un interesantus laikus, bet neskatoties uz to, kā tu saredzi, kā attīstīsies Kuldīgas novadā kultūra, kultūras pasākumi vai kas ir tāds tavuprāt, kā vajadzētu attīstīties kultūrai nākotnē Kuldīgas novadā? Tur jau mums ir cilvēki, kas izstrādā visādas stratēģijas un tam līdzīgas lietas. Es tā neņemos viens spriest, kā tas viss te attīstīsies un kā notiks. Katrā ziņā es ceru, ka notiks un kā attīstīsies. Vai tas aizies kaut kādos tādos tikai modernos piegājienos un dziļā klusībā, to es nezinu pateikt. Es ceru, ka nē. Beigt no tām jaunām tehnoloģijām man nevienmēr vajag, bet kaut kur visā tajā vajag sabalansēt lai tu saproti, ka tā tiešām ir kultūra, ko tu piedāvā. Saprast, ka tā tehnoloģija šeit iedarās un visā tajā kaut kā tāda cilvēcīga saglabāt. Jā, jo, kā tu teici, ļoti diplomātiski un ļoti interesanti laiki un kā tur vēl. Šobrīd tie ir tādi, kā tie ir. Mēs arī tajos cenšamies strādāt, cik labi varam, jo mums tas patīk, ko mēs darām. Jā. Bet kā tas attīstīsies uz priekšu, to ir grūti teikt. Dzīve rādīs. Skatīsimies, kāda būs nākamā stratēģija, jo iepriekšējā tūlīt jau viņai jābūt realizētai. Tad jau manīs. Labi. Ir vēl viens pasākums, kuru kā tādu kultūras varbūt pat būtu drusciņi grūti definēt, jo mēs ar tevi kopā tiešām abi divi kādreiz saņēmām vēl, es atceros, Hipoteka bankas, kas atradās pilsētas laukumu kādreiz finansējumu. Par to runāja. Jā, un tas saucās nekā citādākā lasās malā bāns nāk, un tas nosaukums ir 100 punkti, Andri, tavs nosaukums, bet tas skatītājiem uzreiz pirms Andris sāk atbildēt izgaismoši, ka tas ir pārgājienu maršruts, joprojām es to uzskatu par unikālāko Kuldīgas novadā. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka viņš iet pa kultūru vēsturisko vecā Bānīša stīgu, kur kādreiz bija sliedes. Otrkārt, viņš savieno Kuldīgu ar Pāduri, ar Īvandi, ar Ēdoli un ar Alsungu. Tas ir visas skaistas vietas, kurās ir vērts ieviesties. Tieši tā. Stāsti. Kā radās? Tas, ja tu vēlēs, tu nopirkt Almālas staciju, šis bija izolē, lai cik tas vēdīgi nebūtu, jā, bet, man ir joprojām tāda Kuldīgas Bānīša biedrība, gan varbūt tagad vairs netika aktīva kā agrāk, bija mums tā doma tur kaut ko atjaunot saistībā ar to Bānīti, dzīve darīja savu plānu, mainījās, zemes pazudus, kurām mēs gribējām to darīt un tā tālāk. Kuldīgas stacija nodega, arī atceries, cik kuriozā veidā tas notika attiecībā uz mums. Un tad tas viss arī palika, bet jā, šis toreiz, nezinu,
kā tur trāpījās. Viens no maniem bijušiem skolniekiem bija tajā bankā pa šefu. Es neatceros, kā mēs vispār līdz tam nonācām, ka mums tādu projektu vajag taisīt. Un tad, tad mēs uztaisījām, man vēl kaut kur tie bukletiņi mājās ir. Pašiem par sevi tas bija liels piedzīvojums, jo es neatceros, gan cik man to gadu bija, tāds sīks skolas puika vēl bija, kad man tēvs bija sarunājis, ka es ar to bānīti var izbraukt no Kuldīgas ārā lokomotīvē tieši un raukt to svilpi un ko tur vēl, bet man tā interese bija un tad nolēmām, ka varbūt jāmēģina to padarīt par tādu. Es zinu, ka tur diezgan daudz cilvēku ir izgājuši. Tāds tas arī bija. Nosaukums radās arī kaut kur tās apspriešanas laikā, kad mēs domājam, kā tur visu to organizēt. Jo, ka kaut kur es kaut ko līdzīgi biju dzirdējis, ka tieši, ka tas bānīts vēl reāli brauc. Jo, man arī ģimenes dārziņš bija tieši pie Bānīša stīgas, te uz Ēdvolas ielas tagadējās. Tad nemaisās lasās malā, tā apmēram tas bija. Tā kā, nosaukums jau bieži vien ir ļoti daudz. Jo, te jau cilvēkiem uzreiz bija skaidrs, ka tas ir kaut kas īpašs, kaut tad ir jau nosaukums. Pēc tam jau bija vēl arī turpinājums. Jā. Un es nezinu, vai vēl ir, bet toreiz jau mēs ar tevi un ar visiem tiem brīvprātīgajiem ierakām katrā stacijas vietā oriģinālo atgādinājumu ar uzrakstiņu, jā. Vismaz pāris es esmu redzējis, es gan neesmu tagad speciāli braukājis viņas skatīties, bet esmu šeit tad braucot tur, kur tā sanāk tie ceļi krustojas ar to Bāņas stīgu, un kur tā stacija vietas bijis, tur ir. Jā, un kā galvenais artefakts, ja tā tagad var izteikties, ir šis ūdens sūknis pumpīts. Jā, brīnums, ka viņš tur vēl ir paldies Dievam, jā. Paldies. Noslēdzošie jautājumi. Viens no tiem ir, vai tev ir kāds tāds tālāks mērķis tev dzīvei, darbam, ko vēl sasniegt? Ko tu vēl neesi sasniedzis? Kā to ņem? Visi jau tu vispār nekad nevar sasniegt. Bet, man jau mērķis ir ļoti vienkārši. Ja es esmu apņēmies kaut ko izdarīt, man tas mērķis ir tiešām to arī pabeigt. Cik man tas katreiz izdodas, tas ir cits jautājums dažādu apstākļu dēļ, bet es vienkārši daru to, kas man patīk un cenšos to darīt pēc iespējas labāk. Ja no tā kādam ir kāds labums, es esmu tikai gandarīts, bet, zin kā ir izējot finišu taisnē, jau tas mērķis jau ir viens liels mērķis priekšā. Uz tā fona, ja te pārējie mērķi tur ir koriģējami diezgan, cik tas nebūtu tā. Neskanēt prozaiski, bet tā tas ir, ka tie lielie mērķi jau, es domāju, ka daudz ir sasniegt. Kas ir lielais mērķis? Kā jau es teicu, lielais mērķis ir tas, ka tad, kad būs jau finišs aiz muguras, kā tur laikam kāds kaut ko atcerēsies, teiks, ka viņš arī nebija tomēr, viņš bija normāls čāls. Tas ir tas galvenais mērķis, un tā kā man labi dēli vēl ir, es ceru, ka tur arī būs vēl kaut kas. Noslēdzot, ko tu novēlētu Kuldīgas novada iedzīvotājiem, jauniem kultūras darbiniekiem un sekotājiem? Ko es tur varu baigi novēlēt? Galvenais jau ir darīt. Var domāt šādi, var domāt tādi. Kultūras darbs nav vienkārši. Tas ir jānovērtē. Ja tas cilvēks tiešām cenšas un strādā, tas ir jānovērtē. Tas nav vienkārši darbs. Tā ir unikāla privilēģija. Tu dienā, darbdienās drīkst strādāt tāpat kā vispārējā. Sestdienas, svētdienas, brīvdienas, svētdienas, tās viss ir tavs papildu iespējas izpausties. Ja? Tā kā to vajag tiešām novērtēt. Savukārt, galvenais, ja tu gribi, lai tev dzīve ir interesanta, tad pašam tāda arī viņa jārada ir. Gaidīt visu laiku, ka tev kāds kaut ko pienesīs klāt un sarīkos, un pēc tam tur gudri pakritizēt, to katrs māk. Bet iesaistīties, nākt ar idejām, kaut kādiem priekšlikumiem, mēģināt pašam kaut ko realizēt, jo tā īstā jautrība jau sākās tikai tad, ka katrs savās mājās kaut ko dara, vai tiešā tūmā, ja? Tā viņš jau pēc tam pielīd tiem pārējiem. Un tad visur,
Citādāk iznāk tā, ka, teiksim, tiek sakārt pilsētā dzīvo, viņi atbrauc uz pilsētu, kaut ko tur paskatās un to viss. Es tādā ziņā neko negribu teikt, mums arī pagastnieki ir diezgan nadzīgi kultūrnieki, bet būtībā tas ir uz katru pašu iedzīvotāju. Jo tā kultūra viņi ir vai viņi nav. Ja viņi ir, tad tā ir jākop un katrā gadījumā pašam ir jāiesaistās. Vienalga kādā veidā, vai kā brīvprātīgais kādā pasākumā vai ko citu var līdzēt, bet nebraukt uz pasākumiem un pēc tam kritizēt, tas vispār nav stils. Aizbrauc, apsties, novērtē, ko tas cilvēks ir ieguldījis. Atsakot pašam tā dzīves vai jākrāso, tad jau viss arī būs. Paldies! Mīļie skatītāji, šodien mēs bijām kopā ar leģendāru Andri Grīnvaldu, kurš izveidojis, es uzdrīkstēšos teikt, vislielāko daļu kopš Latvijas neatkarības Kuldīgas novada pasākums. Paldies, ka skatījāties! Uz redzēšanos!